pirku Žiguli arī priekš gonkām tur, un šis saka, ka tam saimniekam ir Mazda tādam, nu, vecam vīram. Šeit grib rakstīt, nu, un tur viena čega tajā pusē bija beigt, nu, tilts tur ārā. Nu, aizbrauks apskatīsies. Tu aizbrauc, ka tu ir tā neko, būs ceļams augšā, zin, ka tas motors arī kā nav nekāds švakais, tad to diltrīgu it kā varētu kaut ko parādīt. Nu, vismaz starp Žiguļiem, zin, kā tā arī ripo labi. Kā saka, nobrauc visu, gongs ir kopējos starti, nav neviens krāms. Pats jau esmu no Limbaša puses, tā kā tajā pusē jau visiem patīk braukāt, un tur tie zemes ceļi, tur jau vairāk sanāk tās griešanas, jā, nav tā kā tīrs asfalts. Un tā arī kaut kā asinīs iegāja iekšā. Nav boks, te draugiem ir Ziemeļniekos, tur Ivo, labam draugam servis, pie tā mēs tur griežamies, nekad neatsaka cilvēks. Tur pats arī viņš piedalās sacensībās, kad ir brīvais laiks. Braucējs esmu viens kādreiz, tikai vairāk nav neviens. Gribēju sievu pielaut, bet sieva saka, nē. Viņam ir zemes radiātors, nu tad tika te griezts ārā un celts augšā. Te uzcēlām augstāk, uztaisījām kronšteins. Par cik strādāja autoceļu uzturētāji, es meistari iedeva zīmu, lai varētu bruņu uztaisīt. Tas ir baigais labums, vismaz nemet iekšā smiltis. Maz te daudz maz tīrs ir, ciks arī tur nemet mūs. Ne, tev jau vispār izskatās motors tā kā jauns. Riktīgi uzturi pucē. Nu nav tā kā nobrauc un nomet. Nu, tiek arī pēc tam sakop tā mašīna, lai viņi arī nākamām gonkām būtu. Tev, man liekas, ar šito jau var pat braukt. Pa ielu. Tehniskā ir, vai ne? Viss? Nu, tehniskā nav gan šitiem. A, kas te ir? Kāpēc nevar? Nav jau, ka mūsu finansēm nav jēgas uzturēt tādu mašīnu, kas tikai stāv tur. Ja vajag, tad uz traileru viņu transportē, un par cik mums trasi ir šeit pat deguna galā, nu tad arī jau iesildoties aizgāž līdz tai trasē. Tu arī, piemēram, tur brauc un trenējies? Nu, tad, kad labs laiks un tad, kad Jānis atļauj, lai trasi nesačakarē, tad arī brauc un trenējamies, jā. Sieva bērni iekšā un malicam. Tu, piemēram, ka brauc višķi taupi? Es? Nu, pirmā aplē es izostos, kas ar to trasi ir, nu, cik tu vari iet, kā tu līkumā vari iet, cik ātri. Un pēc tam jau to vienu pātrini un pātrini visu to jaudu. Nu, ejot iekšā, tu visu laiku tā kā test, nu, tā kā ņem atkal vairāk to gāzi, vairāk un vairāk, cik ātri tu vari ierakstīties iekšā. Nu, tā kā tur ir 2 apļi, nu, tad tajā otrā aplī jau var rītīgi jau griezt iekšā. Nu, apmēram, kurā pozīcijā es esmu uz starta un kas man ir gaidāms. Nu, tad es paskatos, kas man ir aizmugurē. Ja man viņš jālaiž garām, tad jau, nu, ja ir jaudīgāka mašīna, tad jau es vairāk pabraucu malā, bet ja ir jācīnās, nu, tad arī uz 50 uz 50. Būs, nebūs. Nu, tā kā, nu, negribās arī, ka sadauzās, vai ne? Nu, negribās, nu kā, gribās jau ar vienu mašīnu nobraukt pēc iespējas ilgāk. Nevis tur tā, lai tur izrauj riteņus ārā vai vēl kaut ko. Tā saka, gaidīsim vasaru, liksim kupei trasē, tam ir kārtīgs motors, tad arī zīmēsim, tad griezīsim zemi gaisā. Jūs te upes ciemā visi dūli, tad man liekas katrā sētā ir pa kādam krosiniekam, ne? Nu, tā, cik es zinu, te ir daudz ērti tur. Un pārsvarā te kults ar tiem Žiguļiem, ja? Nu jā, tagad no malas šosmīgi daudz pienākuši klāt, nu, bet arī tie, kas pienāk prom, arī neiet, tā arī brauc. Nu, kā tu ienāc tajā karuselī, tā tu arī es iesācu un patīk, tad arī mauc pa to trasi. Kā saka, ir draugs pastāst viņam, nu, tas atkal tālāk, kam tā lieta interesē, tad viņš brauc šurp un krāmējas, nu, un dragā. Nē, nu, Mazda tieši es nemeklēju, nu, vairāk man interesē Audi modeļi nekā Mazda, nu, tāpēc, ka Audi vairāk viņi ņēmies, sevišķi lieliem dzinējiem, tas jau 5 cilindrniekiem, nu, ja mazie arī neinteresē pārāk. Nu, tad arī beigās šitās te bija tās. Bet īstenībā ļoti labi vadās, pat rast nebija tāda cerējis, ka, nu, tāda mašīna, kad varētu tik labi uzvesties. Viņa labi savākt, un, nu, viņa nav arī pārāk smaga. Tas izsvarojums ir baigi labais, tas motors ir šeit, un tā priekš arī tur tā kā neskrien baigi projām. Nu, par tā jauda tikai varēja būt bišķi lielāka. Kā saka, cik ilgi viņi ies, tik ies, cik es to Audi sāku ķīlēt augšā, nu, tad šitnīs vairāk tā neguldīšu iekšā. Šito domāju, par ziemas sezonu, ja viņi izturēs, tad būs labi. Tad, ja Audi guldīs to naudu iekšā. Vasaras gonka izturēja kaut kāds, vai? Tas jā, izturēja. Kaut ko mainīja, ne? Nu tā, kaut kāds sīkums, kas tā šļauks tur plīs pie lieliem. Nu,
temperatūras grādiem, kad motors ir uzsils un vienkārši, ka tie ūdeņu izturi iet. Verās vaļā, kur var, kurš vakāks šļauka, piemēram, sakaltus tur arī iet vispār gaisa. Tā, nē, tas mainīs nav neko viņam. Tur neesi domājis, piemēram, ņemt sēdekļus ārā, lai vieglāk un tāds visāds? Ja viņi pagaidām nē, ziemā jau par cik tas dzinēja resursi nav vajadzīgs tik liels, tur jau vairāk tā braukšanas māksla, lai tu varētu ierakstīties tajā līkumā, tur jau ātrumam vairs, jaudai nav nozīmes. Vasarā tev vajag to jaudu, lai tu varētu izrauties ārā un rītīgi, bet ziemā jau es domāju, ka pietiks arī, un tur vēl kādu var iesēdināt mierīgi iekšā un braukt, kam nav baili tagad. Tu tikai Garkalnē domā, vai arī vēl kaut kur citur? Pagaidām Garkalnē, tagad citur nē. Kā saka, vajag kārtīgs iemaņas kaut vai te patās pabraukt. Un jābūt, teiksim, treilers pašām privātais, lai varētu kaut kur tālāk aizbraukt pa citiem lauku rajoniem pabraukt, tad jā, tad neatteiktos. Viens jau nevar pavilkt tādu nastu, tur jau tomēr ir par cik busiņš ir, bet atkal treilers nav, tad vajadzētu kaut kādu tur aizmugurēt. Nezinu, tad redzēs, kā saka. Nobrauksim tagad, ja nākamā nedēļa būs, tad arī manīs. Ja viņš būs labs priekš arī ziemas, tad arī dīrās to salonu ārā un krāmēsim kaut ko iekšā, kaut kādas dubas taisīsim. Sporta sēdekli negribās? Vajadzētu arī, pat cik šitais ir tāds galīgi švaks, jā, kā saka, kad iesēžās iekšā, tad tāds pats kaut kādas fiksācijas brīžiem veids, tad es domāju, jāliek šitai šinī pusē jāsamaina vietā. Tāds, kā saka, uzliec šitā, kā bedra tā zemē un gatavs. Bet tālāk vairāk tad tur neiet viņš, tā viņš arī paliek tur. Noliek tā kā vajag. Es domāju, arī viņam iegādāties kādu donoru? Šitam? Jā. Donors ir mums. Jā? Jā, tikai Dodge motori. Tur stāv ar 2 sadalēniem, bet donors ir. No tā jau arī šo to citreiz aizņemamies tur. Tas ir tā iepriekš, ko es teicu tam draugam servis, tad viņam tur arī tāds stāv tieši. Bet uz servisā viņi arī ķīlē, nav tā, ka mājas apstākļos grūti, vai ne? Vai cik arī vienkārši? Mēs to arī veicam, par cik mums tur liela boksi darbā un meistara atļaut, tad arī mums tur ir metināšana, visu, tad tur no rītiem satiksmē iekšā ātri aizskrienam, cik mums tur 5 km līdz darbam, tad arī tur kaut ko paremontē. Ko ģimene saka par tavu aizraušanos? Ģimene no sākuma jau teica, ka tas būs trakums, zin kā, naudas izdošana, bet beigās jau, kad braucām, patika, visu atbalsts, sieva priecīgi, bērns tas jau pats pa sevi, tik līdz to auto izkustina, tā jau ir, viņi saka, ka vajagot vēl muziku iekšā, un tad jau būs pavisam.